Labdien visiem Latvijas futbola draugiem no karstās Rīgas, ja precīzāk no karstās Konto stadiona, kuras Sinotipa futbola virslīgas ietvaros 12. kārtas spēlē Riga FC un BFC Daugavpils cīnīsies gan viens pret otru, gan arī ar laikapstākļiem, kuri šodien tiešām ir nežēlīgi. Vēl nav aizgājuši, bet redzēsim sezonu vēl priekšā, vairāk nekā puse sezonas šeit centrējums un pārkāpums pret Vārsargu. Iespēju noteikti tie punkti kaut kād atnāks. Varbūt šodien, varbūt arī nē, jo tagad ļoti bīstami un tagad, principā, vajadzēja būt 1-0. Sergejs Vorobjovs bija tas, kurš Nikita Dobratuļins, tas bija pussargs. Vēl viens mēģinājums iecentrēt, tālos stabu, Sergejevs un kas tur? Futbola skolu. Piespēle Armandam Petersonam, Petersons. Labs centrējums, sitiens pa vārtiem un pirmais sitiens vārtu rāmī, tāds apzinātais sitiens vārtu rāmī. Šeit nospēlē aizsardzībā Timofejevs, paliek bumba Lulu, ļoti tehnisks viņš ir, iziet cauri diviem, sitiens pa vārtiem, kas par momentu tunisietim. Liek viņš runāt par sevi savā pirmajā mačā Latvijā. Zaudē bumbu un tagad seko uzbrukums uz Jevģeņa Ņerugala sargātiem vārtiem, Savaļnieks, bīstami tukši vārti visi. Lido garām vārtiem, tiešām ļoti laba iespēja. Un turpina, viņš kā spēlējušais treneris piedalās arī šajā mačā. Tagad piespēle un jābūt vārtiem 1-0. Rīgas klubs izvirzās vadībā un tas ir neviens cits kā Ivans Sergejevs savā pirmajā mačā jaunajā klubā. 21 gadus vecs Krievijas spēlētājs gūst vārtus. Pirmkārt jau jāatzīmē piespēle. Kurš gan cits? Roberts Savaļnieks, viņam 5. rezultīva piespēle. Varbūt kaut kad jaunībā viņš vēl ir bijis laukuma spēlētājs. Un jau ātrs uzbrukums Rīgai, sitiens pa vārtiem 2-0. 2-0 un tas droši vien arī viss. Un vārtus gūst Werners Apiņš otrajā spēlē. Kārtas, starp citu, tepat netālu Energoautomātikas stadionā. Jurtsenko futbola skola Alberts uzņem Staicils Bebrus un pēc pirmā puslaika Staicils Bebri bija vadībā. Tā kā Staicilis šodien rulē Rīgas centrā. Komandām ir iespējas pirkt, pārdot, īrēt, ņemt jaunus vai vecus spēlētājus. Laizāns un Ņerugals. Nezinu, kam tas ir vajadzīgs, bet labi, skatīsimies. Bīstami un Ņerugals. Ļoti skaisti spēlē Ņerugals. Un ar to ir spēle noslēgusies 2-0. Absolūti pelnīta uzvara Riga FC komandai par BFC Daugavpils. Varēja būt arī vēl vairāk, bet tomēr par cīņas sparu, par to, ka Daugavpils cīnījās līdz pat brīdim, kad rezultāts kļuva 0-1.